Labdien! Šodien burtiski tikko beidzās Saeimas ārlietu komisijas sēde sakarā ar 13,000 iedzīvotāju iesniegumu pret Stambulas konvencijas pieņemšanu, jeb ratificēšanu. Kāds ir rezultāts? Īsumā rezultāts ir tāds, ka komisijas ietvaros saruna vēl nav beigusies un sarunai būs turpinājums jau iespējams detalizētāks, bet, protams, tas ir jāskatās kontekstā rītdienas balsojumu, jo Saeimā šie ir divi paralēli procesi. Viens ir par 13,000 iedzīvotāju iesniegumu, un otrs process ir tātad balsojums Saeimā jau tieši par šīs konvencijas ratificēšanu vai neratificēšanu. Kāda ir pušu galvenā argumentācija šobrīd katrā gadījumā šīs konkrētās sēdes ietvaros? Tātad pirmais arguments: konvencijas pretinieki saka, kā bez šiem te jau vispār zināmā trešā punkta ar dzimumu lomām un visiem pāriem par Grēviju, par uzraugošām iestādēm, par ko mēs jau visi zinām, vēl ir šai te konvencijai klāt paskaidrojošais ziņojums 87. punktā konkrēti ir minētas vēl personas. Tātad personas, kas ir migranti, geji vīrieši, transgender personas, HIV pozitīvās personas, bezpajumtnieki un tā tālāk. Uz ko vēl attiektos šī konvencija, faktiski gandrīz vai uz visām grupām, izņemot balto heteroseksuālo vīrieti. Tātad sanāk, ka mēs šo te balto heteroseksuālo vīrieti šobrīd konvencija diskriminē, gandrīz vai tā tas sanāk, ja? Uz ko konvencijas aizstāvi savukārt apgalvo, ka tur nekā tāda nav. Skatieties konkrēti uz konvencijas virsrakstu, nekas cits nebūtu jāredz. Virsrakstā rakstīts, ka pret vardarbību, tātad vienīgais mērķis pret vardarbību. Pārējā nekā tur nav, tas mums vienkārši rādās un izskatās. Otrs arguments, tātad konvencijas pretinieki saka tā, ka mums jau visas šīs normas, šīs vadlīnijas likuma un tā tālāk jau šobrīd ir iestrādāti krimināla likumā. Konvencijas atbalstītāji pilnīgi tam visam piekrīt, ka jā, mums ir iestrādāts, pat juridiskā daļa, kas piedalījās, tātad arī piekrīt, jā, ka mums ir iestrādāts praktiski viss, izņemot divas lietas konkrētas. Viena lieta tas ir, ka nav izveidot šis te atbalsta centrs vardarbībā cietušajiem, un otra lieta nav sakārtots juridiski jautājums par maznozīmīgu miesas bojājumu izdarītajām tātad sekām vai krimināla likuma vai civila likuma kontekstā. Abas šīs te lietas konvencijas aizstāvi pārstāvi faktiski jau šobrīd solījās ļoti drīzumā atrisināt, ņemot piemēru no Igaunijas saistībā ar šo te centru izveidu un attiecīgi arī likumdošanu sakārtot, tā kā mēs varam uzskatīt, ka šis jautājums par ieviešanu, par normu ieviešanu mūsu likumdošanā būtu jau slēdzams. Tas jau šobrīd ir un tas ir izdarīts un tas viss jau eksistē. Šajā kontekstā mums konvencijas pieņemšana neko jaunu vairāk tiesību sistēmā neievies. Izņemot vienīgi tās, ka mūsu tiesību sistēmā tiktu ieviests šis te pretrunīgais dzimumu lomu definējums, kur atsevišķos gadījumos bioloģisks vīrietis var būt sieviete, bioloģisks sieviete var būt vīrietis un tam līdzīgi, kā arī tiktu īpaši izceltas dažādas šīs pielikuma 87. pāntā minētās grupas. Šobrīd mums jau pret vardarbību viss tiesību normās ir nostiprināts, viss vienlīdzīgi visām grupām, nevienu neizceļot. Un te mēs pienākam pie galvenā jautājuma jau šobrīd, kāpēc mums vispār šī konvencija ir vajadzīga. Un te jau konvencijas aizstāji min divus galvenos argumentus. Tātad viens arguments ir tāds, ka mēs paši nespējam nodrošināt šo te likumu izpildīšanu, tātad mums ir vajadzīgs kaut kāds ārzemju uzraugs, virsraugs, kaut kāda institūcija, kas mūs šeit kontrolētu. Ja? Konvencijas izpratnē tas ir Grēviju, šis te dienests ar savām, vēl kas tur apaugs apkārt pamazām, bet mums ir vajadzīgs kaut kāds ārzemju inspektors, kas mūs kontrolēs un liks to visu izpildīt. Tātad mēs sev gribam priekšnieku. Otrs arguments, kā atsevišķi komisijas locekļi un arī cilvēki ārpus komisijas, kā ir pamanīts publiskajā telpā, apgalvo, ka viņiem esot apgrūtinoši komunicēt ar ārzemju, tā saucamajiem partneriem par dažādām lietām, jo viņiem pastāvīgi jautājot un atgādinot, kāpēc jūs neesat pieņēmuši konvenciju. Un tad viņiem ir neērti un kautrīgi atbildēt un vai nezinu, ko atbildēt un tam līdzīgi. Un tāpēc mums kā politisku žestu vajadzētu šo te konvenciju pieņemt, lai izpatiktu tātad mūsu ārzemju, tā saucamajiem partneriem. Es nezinu, kā viņi uz mums skatās, vai kā uz partneriem, vai kā uz pakalpiņiem šajā gadījumā. Grūti pateikt, ja mēs darām visu, ko mums liek, kā tas saucās. Tātad tas būtu tas iemesls, kāpēc mums būtu jāpieņem šī konvencija kā politisku žestu. Varbūt būtu arī liederīgi šoreiz izmantot gadījumu un izdarīt politisku žestu savu iedzīvotāju virzienā
nepieņemt šo konvenciju, jo ir diezgan acīm redzami, ka vietēji iedzīvotāji šo konvenciju negrib. Šodienas rezultāts tātad ir tāds, ka saruna nav beigusies un saruna turpināsies vēl nākošajās sēdēs jau ar iespējams citiem argumentiem, iespējams tiem pašiem, bet turpinājums vēl sekos. Savukārt šodienas sēde tomēr, es teiktu, atstāja tādu jau cerīgāku iespaidu, jo konvencijas aizstāvju argumentācija, es teiktu, ka tā muļājās uz vietas, tomēr konvencijas pretinieku argumentācija jau kļūst mazdrusciņi drosmīgāka, drošāka un patiešām parādās jautājumi, kāpēc mums tas būtu jāpieņem, kāpēc mēs nevaram vienkārši piecelties kājās, paziņot, pateikt paldies jums par piedāvājumu, viss ir ļoti labi, varbūt jūsu valstīs šī konvencija strādā, varbūt jūs to gribat, varbūt jums tas ir vajadzīgs, bet paldies, mūsu cilvēki to negrib, tas nav saskaņā ar mūsu tautas vērtībām, un paldies, bet mēs šo dokumentu negribam. Tāpat laikā mēs deklarēsim, ka mēs esam pret vardarbību, mēs turpināsim pret viņu cīnīties, konsultēsimies, sarunāsimies ar dažādām ārzemju ekspertiem, pieredzes apmaiņas programmas organizēsim un tam līdzīgi, bet paldies, nē, šo konkrēto dokumentu mēs nevēlamies pieņemt. Nav mums jāpieņem pilnīgi viss, ko mums noliek galdā. Vajag tomēr kaut kādu parādīt savu nostāju un iegūt cieņu arī mūsu tā saucamo partneru acīs, lai viņi arī mūs redzētu kā partnerus. Turpināsim sekot līdz, kā šī lieta attīstīsies nākotnē. Piesakojieties, padalieties uz šo video. Paldies!